tā redz nav tik laba, kā gribētos, bet nu neko. 4. marts ir pienācis laiks atskatīties uz februāri, jo ir bijis viens varan labs februāris, godīgi sakot. Februāris manā internetu veiklā bija tāda kārtīga amerikāņu kalniņa augšā lejā, bet tas arī dod man informāciju par to, uz ko man ir jāfokusējās. Tad paskatīsimies, kāds tas ir bijis februāris uzvaldes kreklu internetu veikalā. Manu internetu veikalu ieraudzīja vairāk nekā 151 000 skatītāju apmeklētāju. Jāsaka tā. Tā ir pusotra piebāzta Xiaomi arēna, kas ir ļoti liels cilvēku daudzums. 85 000 cilvēku mājaslapu atrada paši, bet 66 000 apmeklētāju es noķēru ar reklāmām, kuras es laidu salīdzinoši aktīvāk nekā janvārī, februāra mēnesī. Un tas viss notika caur sociālajiem tīkliem. Februārī tika publicētas 27 satura vienības, konkrētāk 27 videoklipi par dažādām ar apģērbu un izšuvumiem saistītām tēmām, tādējādi gan reklamējot, gan arī stāstot par uzvaldes kreklu. Satura vienības tika publicētas tāpat kā janvārī TikTokā, Facebookā un Instagramā. Tad TikTokā vienā profilā, Facebookā uzņēmuma manā privātajā kontā un Instagramā arī uzņēmuma manā privātajā kontā. 61% no auditorijas sociālos tīklos man ir tieši sievietes, tā kā jau sveicu jūs 8. marta svētkos un būs kāds pārsteigumiņš priekš šīm 61% sievietēm, kas skatās man saturu. Tā kā izskatās, ka marta sieviešu mēnesis manā internetu veikalā sākās jau februārī, bet martā turpinam tādā pašā garā. No šī milzīgā 135 000 pūļa, kas liekas nereāli, tikai 396 cilvēki apskatīja kādu no maniem sociālo tīklu profiliem. Būsim atklāti, no šī visa milzīgā cilvēku pūļa, kas ieraudzīja uzvaldes kreklu internetu veikalu un arī ieraudzīja manu sociālo tīklu saturu, tikai 369 cilvēki ienāca, apskatījās manu profilu, vēl kādu citu videoklipu, varbūt piesakoja, pāršēroja videoklipu. Un kas interesanti, ka uzvaldes kreklu mājaslapā ir diezgan milzīgs, ir 82% bounce rate. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēki ienāk, pavada līdz 10 sekundēm, neko nedara un iziet ārā. Tas ir tā kā, man ir fizisks veikals, kuram visi iet garām, piestāja tikai pie skatloga, bet iekšā neviens neienāk. Tad marta mēnesī mēs mēģināsim vairāk jūs iecināt iekšā. Es mēģināšu jūs ieaicināt manā internetu veikalā un palikt tur ilgāk par tām 10 sekundēm. Kamēr mājaslapā ir tāda milzīga šī mešanās iekšā ārā, cilvēks noklikšķina uz saites, apskatās, bet nedara neko tālāk, notika arī pasūtījuma veikšana. 27 pasūtījumi, no kuriem viens privātais gāja uz Lietuvu, viens uz Īriju, un tad bija tāds milzīgāks pasūtījums ar 25 džemperiem, kas arī tika pasūtīts uz Lietuvu. Tā kā, ņemot vērā to, ka tiek strādāts pie auditorijas piesaistīšanas, es teiktu, ka tādā ziņā diezgan veiksmīgs mēnesis. Reālos ciparos, ja mēs runājam par reāliem cipariem, tad 27 pasūtījumi, 27 pasūtītās vienības ir 1350 eiro, no kuriem reāli ieņēmumi man ir 232 eiro un 28 centi. Pēc nodokļu nomaksas, visas ražošanas izmaksu nomaksas un citām lietām. Tas nozīmē, ka kvalitāte ir laba. Mani stāstniecības videoklipi uzrunā cilvēkus, ir jāpiestrādā pie potenciāla. Pie tā, kad lapa klibo, bet viņi jau nav nekvalitatīvi. Vēl kas interesanti, ko parādīja februāris, caurā spāņa efekts manā mājaslapā. Ko tas nozīmē? Vispār no šī milzīgā pūļa 10 cilvēki ielika produktus savā grozā, no kuriem 8 cilvēki sasniedza checkoutu, jau bija tūlīt gatavi maksāt, bet tikai 3 pabeidz maksājumu. Tas nozīmē, ka šajā vietā ir kaut kāda berze, kas neļauj ātri, droši un vienkārši apmaksāt vēlamo pasūtījumu. Strādāsim pie tā arī marta mēnesī, mēģināsim saprast to būtību, kāpēc cilvēks kurā vietā apstājās pie šī pirkuma iegādes, jo rādītājs jau nav slikts. No šiem 10 cilvēkiem 8 jau bija tikuši līdz tai lapai, kur jāsavada informācija, bet tikai 3 to izdarīja līdz galam. Tad tas man tur jāpaskatās, kas tur īsti ir pa vainu. Martā, ko mēs darām martā? Martā mēs svinam sieviešu dienu, mēs svinam 8. martu, gaidām pavasari, jau paliek gaišāks un nevis siltāks, un mēs lāpām caurumus. Lāpām to, uz ko norāda dati, kur ir problēma.
Mans mērķis marta mēnesī ir konkretizēt un parādīt skaidrākus piegādes noteikumus, skaidrāku pirkšanu, uzticību radīšanu, ka tiešām iegādāties ir droši, un audzēt atpazīstamību šim te uzvaldes kreklu kā zīmolam, tā arī internetu veikalam. Paldies jau visiem, kas ir veikuši pasūtījumu, Īrija un Lietuva, Malači, Latvija, ko guļam, ko guļam, mostamies. Atkal Lietuva un Īrija mums ir priekšā. Nepietiek, ar to, ka šīs Baltijas valstis un citas valstis mums ir priekšā visos citos rādītājos. Tad kāpēc Latvija nevarētu būt augstākā vietā? Ja? Tagad man internetu veikalu var atrast vēl vieglāk, vienkārši ierakstot meklētājā uzvaldskrēklu.com, jo jau ar šodienu mēs esam beidzot oficiāli, tās motības beidzās, reģistrējuši domēnu uzvaldskrēklu.com. Tādi ir dati par februāri un turpinam martā darboties. Starp citu, jo tu vēl gribi paspēt savai dāmai vai kādai mīļotai sievietei uz 8. martu uztaisīt dāvanu, gribētu teikt, ka šodien un rīt ir 2 pēdējās dienas, ka tu vari paspēt veikt pasūtījumu, lai to saņemtu 7. vai 8. martā. Tā kā pasteicies un nenokavē savu iespēju pārsteigt kādu ar uzvaldskrēklu lieliskām dāvanām.